Dieva uzskatā laulība ir tik ļoti vērtīga, ka viņš uzskatītu par normālu atstāt savu biznesu, atstāt jebko, lai piestrādātu pie savas laulības, atstāt savus hobijus, atstāt visu, kas tev ir mīļš un dārgs šajā pasaulē, un sakārtot savas attiecības ar savu dzīves draugu. Tāds ir Dieva skatījums par laulību. Un tas ir gudrs, tas ir ļoti pragmatisks skatījums. Jo cilvēks, kuram nav kārtībā attiecības laulībā, viņš īstenībā nevar būt veiksmīgs visā citā. Mēs zinām, ka Pēters raksta, ka vīrs, kristietis, kuram nav attiecības, kuram nav kārtībā attiecības ģimenē, pat viņa lūgšanas nevar Dievs uzklausīt. Ir svarīgi to sakārtot. Bet te jau ir tas, ka vīrs, kurš nepiestrādā pie savas attiecībām ģimenē, viņš kaut ko pazaudē, kaut ko ļoti nozīmīgu un dārgu. Šeit Pāvils saka, ka viņš tā kā ir aizliedzis ticību. Kā, bet es ticu, vienkārši es to sievu nevaru ciest, vai es to vīru nevaru ciest. Man ar Dievu viss kārtībā. Nu, šis pants to apstrīd. Un es šodien gribētu tevi pamudināt, vīrs un sieva, atgriezties pie tām attiecībām, kuras tevi stiprina un svētī, kuras tev var pakalpot vairāk nekā milzīga nauda un dārgas lietas. Gādā par savējiem, par saviem bērniem. Esi viņiem priekšzīme, ne tikai vārdos, bet tavā dzīvē esi priekšzīme saviem bērniem. Un viņi izaugs stipri un droši. Viņi izzinās savu ceļu šajā sajauktajā, absolūti neharmoniskajā pasaulē, ja tu gādās par viņiem.